Informācija laikmetām, piemēram, ja mēs mācām klientus, mēs viņiem jautājam, mīļais draugs, ja tu runā, nepareizāk esot darbinieks, ja tu runā ar klientu, cik cilvēku šajā sarunā piedalās? Viens, klients, nepareizi. Cik cilvēku piedalās šajā sarunā, sakiet lūdzu? 2, kas tie 2 ir? Un klients. Bet cik klienta pusē vēl piedalās cilvēku šajā sarunā ar darbinieku? Visi draugi. Kas vēl? Sekotāji piedalās šajā sarunā. Tautas balss tur piedalās, starp citu, regulāri. Ja? Līdz ar to jārēķinās, ka brīdī šobrīd, kad mēs runājam ar klientu, mēs runājam ar viņa kaimiņiem, radiem, draugiem, paziņām, ar tautas balsu un visiem viņa sekotājiem. Ja? Arī draugiem, dienas grāmatu lasītājiem, nedod Dievs, viņam vēl ir bloks, tad vispār. Ja? Šīs ir tās lietas, ar ko šodien jārēķinās. Ir viena maznians, ir parastie klienti un ir influenceri. Ja? Ar parastiem izbaigi labi. Ja? Kamēr tu ļoti viegli pateikt, ka tu esi parastais klients. Tagad tu savā Twitterī kaut ko ieraksti, kādam tā kā kaut ko sliktu pasaki, un nekas nenotiek. Principā ļoti viegli saprast brīdi, kurā tu kļūsi par influenceri. Ka tu tieši to pašu, ko daudzi citi pasaka sliktu, bet tev piedraud ar tiesu uzreiz, nekavējoties. Ir skaidrs, esmu kļūst par influenceri. Informācija tā pati, tikai cits cilvēks, kas viņu pasaka. Ja? Galvenais nenogulēt to momentu. Ja? Citādi tā tiesa var būt baigi dārgā un sarežģīta. Kāpēc es par to tagad runāju? Piemēram, Inga Spriņa nesaprot, kādā sakarā es to runāju pirms viņas. Redz, runājot par to informāciju, ir jautājums, kurā brīdī kāds beidzot pateiks, kas ir patiesība un kas nav, kuram ir taisnība un kuram nav. Jo katram ir viedoklis, katram ir kaut kāds savs informācijas gabaliņš. Un runā, ka vēl joprojām esot cilvēki, kuri zina, kā ir īstenībā. Vai vismaz grib zināt. Vai tu vēl kādam tici? Kāpēc, lai kādam ticētu? Ja, piemēram, parādās informācija par to, ka AKLA ir nodevusi 0,5% no savas darbības sfēras atpakaļ kultūras ministrijas pārziņā, pēc 2 stundām šī informācija, zināt, kā izskatās? Rest in peace AKLA. Ja? Jo kāds ir sapratis nedaudz citādāk to. Tam vajadzēja 2 stundas precīzi. Ja? Lai atsakoties no 0,5% savas darbības jomas, pēc 2 stundām Twitterī, šī ziņa būtu tāda, ka AKLA beidz savu darbību. Ir vajadzīgs kāds, kurš pasaka, kā tad tur īsti ir. Mēs visi to saturu radām. Ja? Jautājums, kā to tagad objektīvi sašķirot. Un beigās nedabūt pa knaģiem par to objektivitāti. Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Re-Baltika vadītāja ar apņēmību, neatlaidību un drosmi strādā pie tā, lai žurnālistika no pasīva atspoguļojuma veidotos par aktīvu pārmaiņu katalizatoru, kam var uzticēties. Tas tik ir pieteikums. Inga, lūdzu. Tā sveiciens visiem, man ir tiešām arī ļoti liels prieks un interesanti būt šeit, jo, kad es ieraudzīju visus tos runātājus, kas būs šeit, es domāju, wow! Forši. Man patīk būt televīzijā, viss uzreiz tev pamana. Bet tāpēc arī es gribu sākt ar to, ka cilvēkiem tāda vairāk vai mazāk asociējos ar televīziju, TV3 seja nekā personīga. Ilze nedaudz atpūšās un tā, bet es arī gribu iesākumā pateikt, ka es neesmu tikai televīzija, patiesībā televīzija ir manas svētdienas darbs, kuras aizēju kā viesmākslinieks. Es daudzus gadus nostrādāju laikrakstā Dienā, sabojāju dzīvi savam mūža vīrietim Vladimiram Vaškevičam, aizbraucu uz Ameriku, pēc tam atbraucu, sastīvus daudz visādas interesantas idejas. Tas, ko jūs stāstat, viss tik brīnišķīgi, tas arī viss virmo gaisā un atbraucu atpakaļ un gribēju kaut ko no tā visu pamēģināt arī Latvijā žurnālistikā. Un tāpēc nodibinājām Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centru Re-Baltika un ļoti īsi, ko mēs esam izdarījuši, lai jums arī būtu varbūt tāda asociācija, jo mēs to savu vārdu ne tik ļoti visur vienmēr saliekam. Tātad mums, kas ir bijuši projekti, mums patīk nauda. Mēs kopā ar Balkānu kolēģiem pētījām, kā Latvijā, Krievijas un Ukrainas lielie valsts ierēģi atmazgā savus miljonus caur mūsu bankām. Visārās ar to mēs esam slaveni un par to visi zina, izņemot mūsu pašus vai varbūt nojaušam.
Tad mēs tomēr gribējām arī kaut ko labu izdarīt. Pamēģinājām divus modernus vārdus kā crowdsourcing un mapping, kur mēs uztaisījām akciju karstie rēķini un prasījām, lai cilvēki sūta savus rēķinus, likām kartē, lai varētu sarīdīt vienu kaimiņu pret otru, parādot, ka es maksāju 30 centīmus, bet tu maksā latu pa kvadrātmetru. Un pēdējais pētījums, ko mēs palaidām pagājušajā nedēļā, ir Krievijas nauda Baltijā, kurā mēs pētījām Putina dibinātu fondu Ruskij Mir, kam viņi dod naudu šeit, tas ir kultūras fonds, viņi dod kultūras organizācijām, tautiešiem visā pasaulē. Latvijā šie kultūras nesēji ir Nils Ušakovs, Tatjana Ždanoka, Jakovs Pliners un vēl arī veseli kungi. Tā kā tas ir tāds neliels ieskats tajā visā. Domājot par to visu, par to ticēšanu un neticēšanu, es sāku domāt, ko lai izstāst un ko lai parāda. Un man likās ļoti zīmīgi, kā sveiciens no Dieva vai no kaut kā augstāka. Laikrakstā Diena bija šī aptauja ielikta pagājušajā nedēļā. Un es pilnībā un no visas sirds piekrītu šīs aptaujas rezultātiem. Neticiet nevienam, izņemot paši sev. Es ceru, ka jūs paklausījāties to, ko tikko stāstīja puiši, ja, kā debīlisms un viss, kas veidojās un tā tālāk, un daudz un dažādas bagātības ar informāciju, pārbagātību. Informācija kļūst vairāk, bet zinām mēs reāli mazāk, kas patiesībā notiek. Tāpēc mans tas ieskats un ieteikums būtu, es arī, protams, paskatījos, ko piedāvā mēdī, jo mēdī arī vienmēr saka, ka viņi piedāvā mums kaut ko īpašu un speciālu. Un tad es gāju cauri un skatījos, ko mums piedāvā mēdī. Piemēram, laikraksts žurnāls ir sevi dēvē, kā ir atvērts, godīgs, pozitīvi, dumpaniecisks, un viņi mums piedāvā arī kaut kā tādu atvērtu un interesantu saturu. Vai, piemēram, arī ļoti populārs par mēdīju uzskatīts Latvijā portāls Poirot. Viņi piedāvā alternatīvu, viņi stāsta ļoti interesanti un netradicionāli par politiku Latvijā ar savu redzējumu. Un veids tiešām ir interesants, jo parādīt nozaktas augstas amatpersonas kailfoto ir kaut kas cits un negaidīts, kā runāt par politiku. Tad, ko mums vēl piedāvā, ir arī tāds portāls kā Pietiek.com. Viņi atmaskos cūkas, ne tikai citu cūkas pasaulē, bet arī mūsu pašu. Un viņi ar savu personisko piemēru arī rāda, kā tas ir iespējams izdarīt. Tad laikraksts Neatkarīgā rīta avīze piedāvā kvalitatīvu žurnālistiku. Un tad es domāju, interesi pēc jāapstāst, ko tad mēs Rebaltikā piedāvājam, jo es visu to pagājušo gadu rakstīju koncepciju, meklēju naudu un arī, taču tur ir atslēgas vārdi, kas jāsliek iekšā, ko mēs piedāvājam. Un izrādās, ka mēs piedāvājam ne tikai kvalitatīvu žurnālistiku, mēs piedāvājam augstas kvalitātes žurnālistiku. Tas tā, lai nav, ka es ziniet tikai visus un tā tālāk. Bet, nu, domājot, tad, kā tad tajā visā informācijas pārbagātībā orientēties? Un es ļoti piekrītu tam, ko teica Ernests, ka ir jāizvēlas kaut kādi nišas produkti, jo mēs ejam uz kaut kādu fragmentāciju, tirgus sadalās, izvēlieties kaut ko, kam jūs ticat, un tad arī tam varbūt sekojiet, jo jūs šobrīd ir ļoti daudz blogi, ir ļoti daudz portālu, un mēs nevaram to visu katru dienu apsakot līdzi. Bet pirms sākt to visu un uzsēties, es iesaku veikt tādu nelielu tā kā mājas darbu, un mani piedāvātie kritēriji, uz ko būtu vērts paskatīties. Viens būtu tīri no tāda likuma viedokļā, varbūt ne tik ļoti tāds svarīgs, bet, manuprāt, joprojām liekas tāds diezgan būtisks, ir, vai tas ir mēdījis, vai tas ir vienkārši blogs, interneta vietnē, portāls un tā tālāk, jo Latvijā visi mēdīji ir ar likumu noteikti, kuri reģistrējušies masu plašsaziņas līdzekļu reģistrā. Laikraksts Diena tur ir, portāls Pietiek.com nav. Ko tas māja? Tas māja, ka žurnālistiem ir kaut kāds konkrēti pienākumi, arī mēdījiem ir sava atbildība. Ja tu neesi, tad tev nav šāda atbildība. Bet tas nenozīmē, ka šobrīd Pietiek.com, piemēram, būtu tā kā kāds sliktais, jo arī, piemēram, mūsu lielākie portāli, kā piemēram Delfi vai arī TVNets, arī viņi nav reģistrējušies kā mēdī, viņi neskaitās kā mēdī. Kas nozīmē, tas mīnus, piemēram, pašam mēdījam ir, kad es atnāk pie tevis uz mājām policija un pasaka, atdod datoru, tad mums kā kādiem mēdīju organizāciju aizstāvjiem būs grūtāk viņus aizstāvēt, jo mēs nevarēsim teikt, viņš ir tā kā no mūsu vidas, viņš ir no mēdīja. Jo internetā šobrīd saskaņā ar likumu viņiem ir iespējams reģistrēties šajā plašsaziņu līdzekļu reģistrā, bet tas ir uz tāda brīvprātības principa. Tad nākamais, es domāju, manuprāt, arī būtiski būtu apskatīties, kas ir mēdīju īpašnieks, vai vismaz, ko mēs zinām par mēdīju īpašnieku. Vai tas, piemēram, būtu žurnāls ir, kur tur ir vairāk, tas ir akciju sabiedrība, cits mēdījis, kuram piedāvā žurnāls ir, bet, kā Nelī ir viena no īpašniekiem, un viņa arī kā seja, kas vairāk vai mazāk parādās.
Vai arī, piemēram, tas ir, es nezinu, Ruperts Merdoks, kas jums varbūt patīk kāds no ārvalstu mēdījiem, bet kāpēc es izvēlējos tieši šī kunga fotografiju? Es gribēju parādīt, ka, piemēram, Amerikā ļoti daudz cilvēku ienīst Fox News. Nu, ja liekas, ļoti tendenciozi, nav tur viss kārtībā, one opinionated un tā tālāk. Bet, kā teica cienījamies pasniedzējs Ojārs Skudra, no kur mēs visi šausmīgi baidījāmies žurnālistikas fakultātē, bet vienlaikus arī cienījām, nav problēmas, ka tev ir savs viedoklis, un nav problēmas, tu kā mēdī īpašnieks, tu arī pozicionējies uz šo viedēkli. Problēma sākas tad, kad tu slēp, ka tu esi šī mēdī īpašnieks. Jo, ja es, protams, zinu, ka tas ir Fox News, ka tas ir Ruperts Merdoks, tad es arī zinu, ko no šī mēdī sagaidīt. Bet tiklīdz kā tu slēpies, tad sākās spekulācijas un baumas, kā tas, piemēram, bija, kad tika nopirkts laikraksts Diena vai tika pārdots, un pēkšņi uzrodās puisis ar baltu BMW un pasaka, es tagad šeit saimniekošu, bet viņš nepasaka, kas ir īpašnieki. Un tad sākas spekulācijas. Vai, piemēram, Latvijā mums ir jāmin, kas tad īsti ir kāds konkrēts avīzes īpašnieks, vai tas ir vīriņš ar lielu hūti no Mākoņu pilsētas, vai nē. Tātad, jo neoficiāli viss tāpat tās zina, kurš ko un kur ko draudzējās. Nākamais ir viedokļu līderi. Vai tas, piemēram, būtu Kristaps? Jums viņš varbūt patīk, jo smuka frizūra, forši māk runāt, puisis no laukiem, kādreiz nekā personīga. Vai arī, ja tie ir kaut kāda plašākā līmeņa, es arī esmu no laukiem, tas nebija tiešām personīgi. Nu jā, bet tas tā kaut kā es nevaru būt zinu, kāds ir aizvainoties, es tāpēc gribēju tā atvainoties. Labi. Ļoti labi, paldies. Esmu savējais. Nu jā, un tad arī viedokļu līderi, kas izsaka viedokļus un var vienkārši tā paša minētā Googlē iet un vienkārši ierakstīt tādu cilvēku vārdu un ievākt fonu informāciju, kā mēs sakam, un izvērtēt, vai šis cilvēks ir tuvs jūsu vērtībām, jūsu uzskatiem vai nav. Piemēram, viens no mums zināmākajiem, es ievadīju šādu kungu, piemēram, Jurģis Liepnieks, Poirot. Šis nav no Google, jo es biju pārāks link, lai sāktu tur visu apkopot un rakstīt. Tas ir no Letas arhīva, jo portālam Leta ir speciāli tā sadaļa, kur var dabūt daudz informāciju par dažādām personām. Un tad vienkārši viņiem ir vēl tālāk, viņiem atsevišķi ir vēl politiskā darbība, skandāli, kuros ir bijis iesaistīts. Ja būtu jāiekopē visi Jurģis Liepnieks, tas būtu vienkārši šausmīgi gari. Es paņēmu tikai dažus arī nedaudz palasīju ārā. Nu tad Šķēles padomnieks, intelektuāls Rīgas laika valdes loceklis, piederējis uzņēmums Sofists, kurš par 5 lapu, cik tur es atceros, manuprāt, tur bija 5-10 lapas atzinumu, saņēma 78,000 latu, sniedzot konsultāciju Kempmajer. Te pašā laikā viņš pēc tam arī stāst, kas ir stāvējis ar Kempmajeru. Šobrīd viņš ir apsūdzēts Kempmajera lietā. Vēl šobrīd, kas tur beigās varbūt būtu jābūt, viņš ir pie lielā čečenu uzņēmēja un patriotā uzņēmumu holdinga padomes loceklis. Pirms tam tur bija Eriks Jākapsons, bijušais iekšlietu ministrs. Tagad viņš koordinē attiecības ar Āfriku vai ar kaut ko tam līdzīgu. Man liekas, viņš ir kāpis pa savām karjeras kāpnēm. Tas ir viens. Vai vēl tāds kungs sabiedrībā zināms kā Lato Lapsa? Es brīnījos, ka Lato portretu neatradu Letā. Jo Letā ir atrasts par reizēm par ministrijas 5. pakāpes sekretāriem personu apkopojumu, par Lato nebija. Mans minējums varētu būt, kā, ja par Lato kāds kaut ko pasaka nepatīkam vai uzrakst, tad pēc tam dabu uzzināt daudz ko jaunu par sevi. Un ne tajā varbūt maigākajā formā, tā kā es esmu gatava Lato, sveiciens. Un šeit ir vienkārši grāmatas, kurš viņš ir sarakstījis. Es arī, lai nebūtu viši tur jātais daudzies slaidi, arī paskatījos, piemēram, ja ieraksta vienkārši googlē Lato Laps, kas nāk ārā, un tāda virsraksts kā, piemēram, Lato Lapsa piesmēja Valdi Kristovski. Vai Lato Laps pasaka, kā es nekauņa pie knābu nekauņām ciemojos. Vai arī Jutas Trīķis saka, Lato Laps savu laiku izmanto klaču vākšanai. Un tur tas saraksts ir ļoti garš, varat iegooglēt. Tas vienjotie nosaukumi ir tāds interesants lasīšanas avots vai vērts. Tā kā tas ir nākamais, uz ko mēs varam paskatīties. Vēl, kad jūs ejat tālāk un meklējat savu to mēdī, ko jūs gribētu apskatīties vai turpmāk izmantot,
ir avoti vai atsauc uz avotiem, kas jau parādās konkrētajos rakstos, ko jūs lasiet. Man šis raksts ļoti patīk, lai gan viņš jau nedaudz vecs šobrīd. Tur ir kā nedaudz akadēmiskā veidā tika izanalizēts viens gadījums, kad 2008. gadā Obama izvirzīja par augstākai tiesai vienu tiesnesi Soņu Sotomajera Amerikā. Un tajā vakarā, jau nākamajā dienā, bet tajā pašā vakarā, kad Obama pateica, ka viņš izvirz šo kandidātu, lielākajos mēdījos parādījās ziņa, citāts izņemts ārā no runas, ko viņa bija pirms vēl gadus iepriekš sniegusi Berklijā juridiskajā universitātē, augstskolā, kur bija ļoti neveikls kaut kas, un tā kā nedaudz arī rasisks tas citāts, bet visi mēdī to citāti paņēma. Un šī raksta žurnālists vienkārši sāk analizēt, no kurienes citāts tā uzradās, jo viņš saka, ka parasti tomēr to vajag, ja tas ir nezināms cilvēks, tev vajag kaut kādu laiku, lai savāktu to informāciju. Un šajā laikā pēkšņi visi jau to bija izdarījuši. Un viņš rakās un aizrakās tik tālu, ka tas citāts bija paņemts no viena republikāņu atbalstītāja, parasti iedzīvotāja bloga, kurš pa vakariem, pa dienu viņš smagi strādā, ģimenes tēvs, sieva pagriezis muguru, piedzemdējis bērns, pa vakariem viņš sēž savā jumtistabiņā un meklē kaut kādas interesantas lietas, ko iestīt savā blogā. Viņam vidējais lasītāju skaits ir kā 20 cilvēki, tur dienā apskatās. Un viņš bija atrads tieši to stāsts par to Soņu Sotomāju, ar kaut ko meklēt un atradas no tās to runu Berklijā, un paņēma ārā viens citātu, kur viņi tā kā neveikli izsakās. Un pēc tam to bez kaut kādas kritiskās atlases vienkārši ņēma un nopublicēja visi valsts lielākie mēdīji. Un tā doma, ko es gribēju pateikt, minot šo piemēru, ka tādiem cilvēkiem, kuri nav, un tā arī vienmēr tas jautājums, vai turpmāk nākotnē vispār būs vajadzīgi žurnālisti, jo viens šobrīd var būt žurnālists. Nieki, muļķības, blefs, tāpēc, ka uz tādu citizen žurnālistu neatiecās visi žurnālistikas kritēriji, kas nozīmē pārbaudi visus avotus, apskaties konteksts, objektivitāte un tā tālāk. Blogeris, nezinu, Kristapam nepatīk, un viņš raksta to, ko Valdis teica, ja? Nebūs smuki, ja es to teikšu. Bet žurnālisti to nevar. Tev ir jāpierāda ar faktu, ka tas ir tas, ko tu teici. Nu, un te ir tā lieta, ka vienmēr vērtējiet. Jurģis Liepnieks, viņš ir gudrs, izglītots cilvēks, bet viņš nav žurnālists. Tāpēc, ja viņš kaut ko min, tas ir viņa viedoklis, vai vērtēt, vai tur ir vienkārši klāti fakti. Tas nav tikai par Liepnieks, tie pašā laikā arī par laikraksta Dienu, Neatkarīgās, Rīta avīzes vai vēl kādu rakstu. Vērtējiet, vai tur ir apakšā fakti. Pietiekom, panazēt, cik tur daudz ir visi šie nosaukumi, vai teikumi, kas sāks iespējams, neoficiālā informācija, mēs zinām. Jā, mēs lietojam šo vārdu iespējams, lai pasargātu sevi ļoti bieži, jo mēs kā žurnālisti zinām kādu faktu, mēs esam sameklējuši un zinām, ka tā ir taisnība, bet tīri, lai pasargātu sevi no tiesasprāvas, mēs to liekam, bet šobrīd tas jēdziens, tas iespējams ir nonivelējies. Tā kā tas ir vēl nākamais, uz ko es arī ieteiktu pievērst uzmanību. Tad tagad viņam būtu jāsaucās iespējams.com, ja? Jā. Varētu būt tā. Bet to Puaro arī kaut kā vēl iespējams pietiek, jā, ļoti labi. Un tad secinājumā, kas ir tie iznākumi no tā visa? Protams, tā pašā laikā, kad viņi nav tāds tīri klasisks mēdījis, viņiem ir daudz lielākas brīvības. Tu žurnālisti, tu vari izteikt šos iespējams un minēt kaut kādus faktus un likt dažiem cilvēkiem raudāt, kas ir forši, lai viņi arī kādreiz parauda. Bet pašā laikā, kas notikusi, ņemot vērā informācijas pārbagātību un daudzumu, ir nenormāli daudz drāzes. Mēs nezinām, kas tad īsti ir un kas nav patiesība. Šobrīd jau ir tā, ka visi žurnālisti ir cūks, viss ir slikti, visi raksta tikai nepatiesība, ir angažēti un tā tālāk. Un tev ir ar katru reizi arī jāražo šīs šausmīgās daudzās dzeltenās ziņas, jāliek arvien vairāk ārā kaut kas skandalos, lai tevi pamanītu. Es nezinu, es dziļi sirdī nedomāju, ka Jurģis Liepnieks ir šausmīgi lēmīgs un viņa dzīves mērķis bija publicēt kaut kādu skailfoto vai nezinu, vēl kaut ko tam līdzīgi. Viņš ir ļoti gudrs cilvēks, un es domāju, ja viņš varētu ar intelektuālu saturu pelnīt, tad, protams, ir nākotne vai būt tā kā, portāls Politika, kuram ir ļoti maza auditorija, vai ja tu gribi kaut kā pelnīt un dzīvot labi, un lai tev arī paman, tev ir jāsaka ārā kaut kas skaļš. Un tas ir tas, kāpēc arī, kā mēs zinām, vecais tā žurnālisti tik nonivilējās. Šobrīd pat es zinu, vienā no lielākajiem Latvijas portāliem iet projām cilvēki, jo viņi ir vienkārši pārdeguši, jo ir ātrums, jo viņiem tikai visu laiku saka dzeltenāku virsrakstu, un ar to arī viss beidzās. Tā kā vienlaiks, jā, arī kā viņi ražo, viņi saka vairāk, bet tas viss 95% spams, un tad 5% ir tās labās ziņas, bet tas viss uz tā fona nonivilējās. Nobeigumā neticiet arī man.
Jo, jā, varbūt tas šobrīd jums var patikt, kaut kā tīri cilvēcīgs, subjektīvs arguments, bet arī manu darbu, piemēram, vērtējiet visu pēc tiem kritērijiem, ko es jums teicu. Nopublicējām pagājušajā nedēļā to rakstu par Krievu naudu. Pliners uzreiz jau saka, всё клевета и ложь. Neticiet arī Plineram, vienkārši ejiet iekšā. Ejiet iekšā mūsu mājaslapā, apskatieties. Mums ir raksts, mēs esam salinkojuši visus savus faktus ar vārdiem, dokumentiem un tā tālāk. Vērtējiet un analizējiet to, kas no tā visa nāk ārā. Labi, tas man arī viss. Paldies liels. Inga Spriņģe, iespējams drosmīgākā no smukajām žurnālistēm. Radzīšu, kungs, ko tas nozīmē? Ka šitā pasaka. Vai tā drīkst? Jā. Jautājumu, lūdzu. Iebildumi? Jūsu viedoklis par Wikileaks un par akta? Atsta un Wikileaks. Viedoklis. Jā. Nav faktu pagaidām. Man ir pilnīgi cits tāds uzreiz asociācijas ar aktiem. Man patika, kā lielākais ASV bezpēļņas pētniecības žurnālistikas portāls ProPublica ir uztaisījuši brīnišķīgas vizualizācijas, ko viņi taisa. Viņi ir apkopojuši, cik ASV senātā, kurš republikāns vai demokrāts ir balsojis par un par kaut ko tam līdzīgu. Es nezinu, man nav viedokļu, jo es neesmu tajā ļoti dziļi iedziļinājusies. Teikšu godīgi, tāpēc es negribu spekulēt ne ar ko tādu. Protams, es gribētu dabūt visu bez maksas un tā tālāk. Tajā pašā laikā es redzu, cik tālu kāds ietekmē mēdījus un kāpēc arī mēs esam tādā situācijā, ka mēs nesaņemam to finansējumu, kas būtu jāsaņem, jo paņem bez maksas un pārpublicē visi pārējie, kas zemē tas daļai ir viss saistīts viens loks. Un par Wikileaks, konkrēti par Assanžu, viņa tēls kā neatkarīgais revolucionārs ir pārspīlēts un uzbūvēts. Jo, cik mums arī liegi atvedām paši James Ball no Guardian, kurš strādāja kopā ar Assanžu un stāstīja par savām garajām sarunām to, ka nevar publicēt visus arī aģentu un avotu vārdus. Un Assanžam bija, wow, vai publicējam, es būšu kruts un slavens. Un par to publiskumu, cik tas bija vajadzīgs, tur droši vien ir jāvērtē kā un kurā brīdī. Bet kas man šausmīgi patika, es biju tajā pašā Berklejā pagājušajā gadā vienā konferencē, kurā piedalījās Assange, bet viņš bija Skype'ā, jo viņš bija Anglijā, viņš nevarēja izbraukt to brīdi tās tiesas dēļ ārā. Un tur pie galda sēdēja visi lielie džeki, kur publicēja toreiz. Kā pirmie bija New York Times galvenais redaktors, viņu advokāts, bija The Guardian un Spiegel tie. Kā viņi visu laiku pieklājīgi koda viens otram, tā bija tāda bauda. Viņi visu laiku viens otru. Tas ir mans asācis, bet es negribu par to runāt, neko jaunu tādu oriģinālu nepateikšu, man nav ko pateikt. Kā jūs izvēlaties, kurā vietā rakt, kas ir tā tēma, par kuru tagad sākt vākt datus? Tas ir dzeltenais vai kāds cits kritērijs, pēc kā jūs izvēlaties? Nē, es skatos, kur ir potenciāls, kur varētu būt kaut kas stāsts un kur cilvēki lasītu. Jo, piemēram, tas pirmais, ko es rādīju, ka mēs pētījām to offshore netīro naudu, kas iet caur Latvijas bankām, tas nebija mūsu pētījums Indijai, tā bija no kolēģiem Balkānos, kas to pētīja. Tur bija Ukrainā, visas Balkānu valsts un Krievija, un man bija interesanti, bet tas pētījums neaizgāja, viņš īsti nebija tik interesants mūsu cilvēkiem. Jums ir, labi, iet mums tur cauri kaut kādu Meksikas narkokarteļu miljonu, bet tas man ikdienā neietekmē. Pusdienā, kad mēs palaidām pētījumu, sabruka Krājbanka. Mums arī tīri nepaveicās. Un tāpēc es tieši ņēmu karstos rēķinus ar apkurus rēķiniem ar domu, ka jāņem kaut kas tāds, kas cilvēkus interesētu ikdienā, kas skar ikviena maku. Jo man arī personīgi pašai ir apnikusi tā korupcija. Es domāju, tīri politika, kurš ko, kurā brīdī, un Šlesers kaut ko pateicis, nošņauts degunu un visu uzreiz skrien un raksta, kas arī tā paša interneta sekas, jo nav vairs satura pēc būtības, bet ir tikai viedokļu kaut kādu komentāru, ko tu dari. Nezinu, Brigmanis kaut ko skaļāk pasaka, visu to publicē, bet tos faktus jau viens vairs nevērtē. Un to Krievu naudu mēs paņēmām tāpēc, ka tas bija pirmā vispār tēma, ko mēs pagājušajā gada augustā izvēlējāmies, jo bija doma, lai būtu Baltijas valsts, lai būtu visiem aktuāli, un te bija skaidra metodoloģija, jo bija zināms tas Krievu fonds un bija zināms organizācijas, kā mums sākumā likās, kuras ir dabūjuši finansējumu. Domājam, forši, dabūsim ciparu, cik tur gadu laikā uz Baltijas valstīm iedot Krieviju naudu. Bet tas beigās viss izrādījās pilnīgi otrādāk, un tāpēc mēs tik ilgi to visu taisījām. Un tagad arī, kā pat sakrit, ir tā žurnālistikas veiksme, ka tas bija aktuāls jautājums tieši šajā visā pēcreferenduma brīdī. Bet es biju gatava, ka mūs arī sitīs un kad mēs būsim amerikāņu spiegi, jo mums nav dots Soros fonds, ASV, baltieši un tā tālāk. Bet kas reizēm ir grūti, un ir ļoti daudz dažādu amatu, jo mums ir tā kā Soros fonds un cenas, mums nekā personīgi, jo tagad mēs tūlīt publicēsim rakstu par Baltijas pirmo kanālu un tās īpašnieks ar mums negrib runāt, jo
Tas ir TV3 pasūtījums šis raksts, ja. Tā kā tas arī ir vēl vienmēr aizmugurē tās nemotivētās vai cilvēku bailes, arī pat neticība, ka vienmēr jau kāds ir kaut ko pasūtījis, tas, kas nāk tam visam līdzi. Jautājums, ka vienmēr visi prasa, tev baila nav. Nu ko, mums varbūt ir pāris tādi karstasinīgu tautību uzņēmēji, kurš uzdodās par mūsu patriotiem un uzņēmējiem, vai ne? Un tad viņi pēc tam žurnālistiem izsaka draudus, varbūt, jo viņi dzīvo kaut kādā savā pasaulē. Bet mums nav fizisku draudu, mums ir, kas ir jaunāks notika, kas notika ar Ilzi Nagli. Mums ir policija, kur atnāk uz mājām tad, kad ir kāda augstā amatpersona aizskarta, tad, kad nozog Ušakova e-pasts, uzreiz ir milz traģēdija, un žurnālists tiek izkritīts un izņemt pat bērnu multfilmu diski ārā no mājas. Tad, kad šī paša žurnālista e-pasts pirms 2 gadiem nozaga, un tur nozaga no visas servera, Ušakovam vienkārši tur bija zinām paroli un nolādēja, tad neviens neatnāca uz māju, neviens neko par to neteica, vai ne? Tā kā tas ir tas, kā mūsu valsts ietekmē, vai vēl labāks līdzeklis šobrīd mums nav vajadzīgi cenzori, tas ir vecs, kaut kāds tur 20. nezinu, viduslaika kaut kāda paliek. Mūsdienās Rīgas doma izdala visiem medijiem iepērk reklāmas. Tas ir veids, tas, ko tu minēji, tu ierakstīji nepareizo vārdu, ne? Tu pats zini šobrīd, cik ir grūti izdzīvot bez reklāma naudas, un es nezinu vispār, vai zinu ļoti maz, redaktors ar mugurkaulu, kas pateiks, nē, mēs rakstīsim vecais stāsts, ko Jembergs stāstīja, ka dienā viņi rakstīja par Air Baltica izņēma ārā visas reklāmas, un Fliks skrēja runāties ar vadību, bet redaktori toreiz bija Ločmēl un pateica, nē, mēs turpināsim rakstīt šos rakstus. Un, lai gan dienai negāja nebūt spoži, mums bija 2 reizes algas uz to brīdi jau samazināts. Tā kā tas ir veids, kā cīnīties pret žurnālistiem, vai arī palaist kaut kādas baumas vai kaut kādu izskatīt, nevis, ka tur kāds šausmas būtu stulbi vienkārši kaut ko tādu izdarīt. Manuprāt, viss, ko tu minēji, kā cīnīties pret žurnālistiem, tāpat izklausās pietiekami nērti un Jā, tāpēc es, piemēram, esmu runājis ar kaut kādiem žurnālistiem, ka reizēm ir tēma, būtu vērts pacelt, bet tu zini, ka būs tiesvedība. Un pat, ja tu zini, ka tev ir taisnība un tu uzvarēsi pēc gadiem 10, kad mūsu tiesa kaut ko izskatīs, tas nozīmē laiks, nervu bojāšana, tā ir nauda. Jo, kad es strādāju dienā un man iesūdzēja tiesā, es nekad pat negāju uz tiesu, tur bija advokāts, kurš to darīja, vai aizgāju uz prokuratūru kādreiz, kad Vaškevičs par mani pasūdzējās, bet es zināju, ka man ir šī aizmugure. Šobrīd, ja es esmu viena, par mani ir vieglāk sist, ja visu kaut ko tā ir arī ir neatkarīga producentu grupa, kuru tev nav miljonu aizmugurē. Un tas ir tas veids, kāpēc mēdī ir ļoti viegli ievainojami šobrīd. Paldies, Tīlers.